Ir interesantas mūsu klientiem pārdomas. Pateicoties mūsu laika skatītājiem, mums bija jautājums par to, vai ir iespējams uztaisīt gradzenus budžetā par 600 eiro, lai tie būtu zelta gradzeni, vai ar zeltu. Es teicu, ka es uztaisīšu, un tā radās faktiski šī sērija Saules rasa. Pamatā mēs izmantojam argentum sudrabu. Tiešām materiāls izskatās labi, un tā sajūta gan strādājot ar viņu, gan arī cilvēkiem ņemot rokā ir fēna. Vai var izvēlēties zelta krāsas? Saules rasas sērija. Šobrīd standarta zelta krāsa, kuru mēs izmantojam, ir rozā zelts un sudrabs, kas izskatās faktiski pēc baltā zelta. Vai var izmantot kādu citu? Jā, ir vēl atlikušas divas zelta krāsas, baltā un zeltainā. Balto uz baltā laikam nav baigā jēga likt. Vai var izmantot zeltaino zeltu? Jā, ir iespējams izmantot zeltaino zeltu. Neredzu tur nekādu sarežģījumus, tā kā to drīkst darīt. Ja es gribu citā proporcijā sudrabu pret zeltu, vai to var izdarīt, un vai cena saglabāsies tāda pati? Standarta kolekcijā mums ir 1:2. 1/3 redzamajā daļā ir sudrabs un 2/3 ir zelts. Var uztaisīt arī pusi uz pusi, var uztaisīt arī mazāk. No darba viedokļa tik un tā mēs taisam viņus paši un veidojam paši. Viss ir ok, tur arī faktiski izmaksas arī neatšķirās. Ja gribu latākus par 5 mm, kā tad mainās cena? Šobrīd ir tā, ka līdz 5 mm mēs esam ietvēruši par to, ka cena faktiski ir fiksēta. Sarežģītības koeficients ir 1. Tiklīdz sākas 6, 7, 8, 9, starp citu arī 10 un 11 mēs varam uztaisīt, un arī iespējams, ka vēl vairāk var uztaisīt. Tur gan palielinās materiāla daudzums, tas ir 1, tāpēc tas ir jārēķina atsevišķi, bet faktiski pats sarežģītākais, kas tur ir, strādājot ar platākiem gradzeniem, sarežģītības koeficients vienkārši pieaug. Tad mainās cena, mainās uz augšu. Tur ir jāizrunā un jāpaskatās, jārēķina vismaz ar kaut kādiem 100 eiro, tik līdz mēs izējam uz drusciņu platākiem gradzeniem, jo sērija tas ir 1, un tik līdz jūs saņemat sev izmēros gradzenu, tad tur tehnoloģiskais process kļūst sarežģītāks un mainās arī izmaksas no šī viedokļa. Plus arī materiāls kļūst vairāk. Ja? Kad ir interesants jautājums, vai sudrabs ar zeltu vispār kopā iet labi? Man patīk, kā tas izskatās kopā. Tas ir 1. Man patīk tas, cik gradzeni izskatās masīvi vizuāli, bet tāpat laikā viņi ir stingri vieglāki nekā tikai zelta gradzeni. Tādā veidā, tā kā mēs šobrīd viņus saliekam un uztaisam, viņi ļoti labi iet kopā. Šie divi materiāli daudziem cilvēkiem patīk, un to, ko es esmu dzirdējis arī tikšanās reizēs, tā kā mēs tiekamies ar mūsu klientiem, visi saka par to, ka mums ļoti patīk, ka tieši ir divi materiāli apvienojums, nevis divu krāsu, zelta krāsu apvienojums, bet gan divu materiālu apvienojums. Ka tas sudrabs latviešiem ir tomēr tuvāk ne tikai sirdī, bet arī pirkstam. Liela daļa tur ir sudrabs, un tad ir arī zelta daļa, kas arī varbūt citiem asociējās ar to, ka tas ir zelts un ka laulību gradzenam ir jābūt no zelta. Vai sudrabs ar zeltu vispār iet kopā? Tīri tehniski, jā, mēs arī viņus stiprinam un lodējam kopā šīs daļas, sudraba zelta daļas, un tā, lai ir sastiprināts uz mūžu, gan krāsas ziņā, gan materiāla ziņā, gan visā citādi viņš iet kopā un viss ir ok. Pirkstu izmēri līdz kādiem var sūtīt no kolekcijas. Visi pirkstu izmēri ir tur iekšā šajās izmaksās un tā. Ja? Ja izvēlētos ar zeltu augšpusē, tad vizuāli izskatīsies kā zelta gradzens, jā, tad vizuāli izskatīsies kā zelta gradzens, tieši tā. Viņš ir samērā biezs un tur var redzēt tās kantas, bet visā citādi, jā, tā augšējā daļa, neatkarīgi no tā, vai tā ir taisna vai ir izliekuma, jā, tad faktiski ir zelta daļa. Vai nebūs tā, ka esmu ietaupījis uz gradzeniem? Ja? Zinu zemtekstu šī jautājuma, un tas pasākums ir tajā, ka cilvēks saka, ka man patīk šis divu materiālu apvienojums. Ja es saprotu, ka ja es to taisītu tikai un vienīgi no zelta, tad tas izmaksātu iespējams, ka 3 reizes dārgāk, jā, uz mūsu izmēriem, bet kopsumā man patīk un jā, es jūtos labi ar šo, jā, tad vai nebūs tā, ka es ietaupu. Mēs vienmēr varam uztaisīt tā, ja baigi gribās un ir tā sajūta, ka maz ir iztērēts par laulības gradzeniem simboliem, tad palielināt zelta daudzumu, jā, nekā tas ir standartā. Ja jūs patiešām jūtaties labi ar to, ka tas ir sudrabs, jums patīk sudrabs un šis divu metāla apvienojums,
Es tur beigo problēmu neredzu, un viss ir vislabākajā kārtībā. Nav ko par šo satraukties, un tas nav par ietaupījumu. Tas ir drīzāk par tādu redzējumu par to, ka man tas patīk koncepts, un es gribu varbūt vairāk zelta. Tas nozīmē to, ka tas ir drusciņā ārpus kolekcijas. Tad faktiski tur būs šī izmaksu korekcija, bet arī to mēs varam izdarīt un visu salikt un tā kā dabūt, ja ir jāiet noteiktā budžetā arī uz augšu, arī to mēs varam izdarīt. Vai kvalitāte un ilgmūžība būs laba? Ko nozīmē kvalitāte? Ja mēs runājam par izmantotajiem materiāliem, tad tie atbilst proves biroja standartiem. Tad mēs zelta daļu taisām 585. provē. Sudraba, ko mēs izmantojam, faktiski viņš ir 940. provē. Argentum sudrabs, kas izskatās pēc baltā zelta, vēsāks un ļoti fēni var uzglancēt. Viņš gan ir nedaudz mīkstāks nekā sudrabs, kas ir sakausēts ar varu, bet toties viņš neoksidējas. Tas, kā var sapucēt šo sudrabu, patiešām izskatās ļoti labi. Diezgan bieži cilvēki jautā par kvalitāti, vai gradzens skrāpēsies. Tā ir gan atsevišķa tēma, kur agrāk tā neskrāpējās, tagad skrāpējās un tā veikalos, tad pilnīgi ir saskrāpēts tā, ka izskatās ne pēc kā tas gradzens un tā tālāk, bet tas, kas ir jāsaprot, pat ja taisa titāna gradzenus, kurus nāsā ikdienā, viņi ir tikpat saskrāpēti. Tā kā zelta, sudraba vai wolframa gradzeni tikpat labi tiek veidoti. Rokām ir viena no visagresīvākajām vidēm. Gan ķīmiski, gan arī mehāniski. Faktiski abrazīvs mums ir vienmēr un visapkārt. It īpaši, ja mēs atpūšamies jūras krastā ar smiltīm. Tas ir tas pats, kas paņemt no smilšu papīru un viņus notrīt. Mēs vienmēr valcējam caur makaronu mašīnu vai caur veļas ruļļiem šo metālu izvelkam tā, lai viņš vēl vairāk sablietējas un lai notiek šis augstās kalšanas process. Tādējādi panākot pēc iespējas labāku kvalitāti. Nevajadzētu būt nekādai vainai šos gradzenus nēsājot ikdienā. Gan ar ilgmūžību, gan ar kvalitāti visam būtu jābūt labi. Pat ja jums radīsies kaut kādi jautājumi vai kādas lietas, tad vienmēr to var atrisināt, saprast cēloni un, ja ir nepieciešamība, tad arī pārtaisīt. Ja jums patīk un ja liekas, ka šāds pasākums varētu derēt, biezums un izturība viņiem ir pilnīgi pietiekama, lai tos varētu nesāt visu mūžu garumā un nekam nevajadzētu notikt. Man būtu liels prieks, ja jūs mums padot kādu ziņu vai iekomentētu kaut ko, lai mēs saprastu, kas ir tas, kas jūs vēl interesē un ko mēs vēl varētu par rotām pastāstīt, kas jums varētu būt interesanti. Viss. Tā.